klāt rudens un Kosmo TV atkal iziet Rīgas ielās. Šoreiz puišiem uzdosim dažādus pikantus jautājumus gan par seksu, gan par viņu dīvainajiem paradumiem. Izaicināsim puišus uz īstu grēksūdzi un no atbildes neļausim izvairīties nevienam. Uzzini, kas tad īsti notiek vīriešu prātos un gūsti atbildes uz jautājumiem, kurus pati līdz šim savam vīrietim neuzdrošinājies pajautāt. Apsolām, ies karsti. Vai tu esi mēģinājis seksu pa telefonu? Nē, nav gadījies. Caur internetu? Arī nē. Neķītas īziņas? Tas gan. Kādreiz jau vajag. Tā kā tālu no mājām projām. Jā, esmu. Kā? Nekas īpašs. Nav tāds sajūtas, nekas tāds. Tikai vienreiz mēģināju? Oi, nē, es daudzreiz. Es, kad biju maziņš, man bija 16 gadi, es to aizrāvos tā. Ne, īstenībā čatā es baigi čatoju. Kāda ir tava vēlākā seksuālā fantāzija? Mana? Mīlēties ar meiteni pludmalē. Nē, es vēl īstenojis. Nē. Vai puiši mēdz aprunāt savas draudzenes, kamēr viņi ir viens paši savā kompānijā? Mēdzu īstenībā, bet, es uzskatu netik trāk kā meitenes pogā puiši. Vai tu vaksē savu kāju starpi? Nē. Es par to domāju? Nē, nekad. Vaksēt? Nē, laikam nē. Es par to domāju? Jā, 100 reizes. Kas tev atturēja? Pat darbība, tīri sāpīgi, man liekas. Kādos mīļvārdiņos tu sauc savu draudzeni? Bumbulītis. Un viņa tevi? Par rinci. Cik filmu ir tavā porno kolekcijā? Cik filmu? Pāris ir. Kāda ir tava mīļākā? To jau nevaru zināt. Cik bieži tu viņus skaties? Dažreiz sanāk. Kā tu uzsāci flirtu ar nepazīstamu meiteni? Cik es parasti nesāku. Es ļauju, lai viņi sāk. Kādos mīļvārdiņos tu sauc savu draudzeni? Viņš. Viņa tevi? Mīļais. Kā tu sauc savu locekli? Robīti. Ar kur Latvijā zināmu sievieti gribētu pārgulēt? Tieši Latvijā slavē? Ir ārzemēs. Reizekānī. Cik filmu ir tavā porno kolekcijā? Piemēram, es tagad nopirku jaunu laptopu, jā. Pat 2 mēneši būs sakačājis kādas. Pār pa 10 točni būs. Bet tikai HD kvalitāte. Un cik bieži tu viņus skaties? Šādi tad paskatos pāris reizes nedēļā. Tik valdonīgs meitenes. Nā, labāk mierīgs. Kāda ir tava vēlākā seksuālā fantāzija? Ak, Dievs. Būs grūti pateikt tas sitien. Bet, nezinu, publiski laikam. Publiskā vietā ar seksu nodarboties? Ne? Kurā tieši? Tik sīk es vēl neesmu izplānojis, bet, Tagad izdomā, ko tu gribētu. Tepat kaut kur kaut vai vienalga, nezinu. Ar kuru sabiedrībā zināmu sievieti gribētu pārgulēt? Sabiedrībā. Kas tāda pazīstama? Jolie, Angelinko. Cik daudz tev būtu jāizdara, lai tu varētu krāpt savu meiteni bez sirdsapziņas pārmetumiem? Grūti pateikt. Īstenībā grūti pateikt. Nezinu. 2 pudeles. Kādu viski, puslitru. Pēc kura randiņa ar mazpazīstamu meiteni tu būtu gatavs ar viņu pārgulēt? Kaut vai pēc pirmā. Kāds sauc savu locekli? Džekiņš. Kādus kosmētiskos līdzekļus tu lieto? Nekādas. Ar kuru pazīstamu sievieti tu gribētu pārgulēt? Laikam es nevēlos no kādas pazīstamas sievietes gulēt pagaidā. Vai tu esi dejojis striptīzi? Nē, neesmu nopietni. Tev ir kāds dejojis? Arī nē. Gribētu? Nē, droši vien jā. Cik bieži tu masturbē? Tas ir grūts jautājums. Tas atkarībā no nedēļas. Jā. Arī tad, ja tev ir draudzene un regulārs seks? Arī, jā. Nav nekādas komentāras. Kā redzams, daudzi vīrieši bija kautrīgi un no pikantiem jautājumiem mēģināja izvairīties. Tomēr citi vīrieši bija diezgan atklāti un deva mums ieskatu tajā, kas notiek viņu prātos. Cerams, ka šie jautājumi sasildīja arī tavu dienu un uz tikšanos nākamreiz!